Visa atmosfēra, visas tribīnes tiešām iespaidīgi. Man patīk. Šeit ir vienmēr bijis patīkami. Te ir izpildīts uz Rio Olimpiskām spēlēm normatīvus, arī Latvijas čempionu tituls izcīnīts. Tā ka te ir lieliski atgriezties un mest. Man patika tās tribīnes, tā sajūta bija šī tāda nopietnāka, ka Latvijas čempioni tāda kauruma bija šī nopietnāka, iesildīšanās citā vietā, nedrīkst šeit iesildīties. Bija šī nopietnāka sajūtas. Man patīk. Labāk attiecīgi, protams, ar saviem pārējiem stadioniem. Es uzskatu, ka šis bija ļoti labs 7-6, jo sezonas labākais un cik traumām es izgāju šo sezonu cauri. Tas ir lieliski noslēgt šo sezonu. Pirms starta es izēju pa solīšiem cauri, kas kurā fāzītē jāizdara. Un tad skrējiena laikā, protams, tas prāts bišķiņ aizplūst. Aizmiglojās, bet kaut kāds tās niansītes tomēr paliek un uz tām vienkārši fokusējos. Un tad jau vai sanāk, pārsvarā sanāk. Nelikās, esmu baigi labāk nekā pagājuši gadu, bet es patiešām šajā sezonā sevi pārsteidzu un esmu ļoti priecīga par šo pārsteigumu. Mani motivē. Man ir mērķis, vienkārši viens mērķis. Esmu tāds cilvēks, kurš iet līdz galam uz saviem mērķiem. Līdz galam, neatkarīgs, cik man būs grūti, pamosos man slikti, man labi, es tāpat eju strādāt. Tā ir. Es vienkārši, esmu cilvēks, kurš nepadodās godīgi. Ieteiktu izvirzīt savu mērķi un ļoti spēcīgi pie tā turēties un ļoti gribēt, bet ne pārāk daudz, bet gribēt un turēties pie tā un noteikti nepadoties pie kaut kādām arī gan lielākajām grūtībām, bet jā, es teiktu, ka tas mērķi izvirzīšana ir vislielākais tas, ko tu vari izdarīt. Nesačkot. Pieturēties pie visu un ticēt sev. Galvenais ir ticēt sev, jo neviens negribēs tev ticēt, un ja tu neticēsi sev, tad nekā nebūs.